Jā, labdien, kolēģi. Projekta ietvaros ļoti īsi. Man ir tas ticis, tā loze pastāstīt tos soļus vai to. Principā es teikšu godīgi manu pieredzi, kā es esmu mentorējis. Es gatavojoties šim semināram skaitīju pa pēdējiem 15 gadiem, ne tikai šajā inkubātorā, bet kopumā esmu mentorējis apmēram 42. Es tā varēju saskaitīt. No 40 apmēram mentorējumiem. Kā jums šķiet, cik daudz vēl joprojām darbojās un ir šo jaunu uzņēmumu padarījuši par uzņēmējdarbību jau tādā nopietnā līmenī? 4? 38 nav. Vēl var minēt. Bez 4. Nu, gandrīz. Nu, tad 2. 2,5 tagad tā varētu teikt, jā, jo tas 3. Nu, vēl mēģinām mēs, jā, bet tie 2 patiesībā viens ir iegājis starptautiskā tirgu jau Igaunijā un Dānijā. Mūsu viens arī students, jau absolvents, un otrs arī students. Šobrīd darbojās priecīgi, esmu Briselē un vēl joprojām ar to pašu ideju. Un 3. mēģina, ja, bet tas jau ir ražošana un eksporta stāsts. Kas patiesībā viss bija no nulles, jo visi, cik es atceros, visi 3 šie mentorējumi atnāca un teica, Klau, gribu biznesu. Neviens teica, es gribu naudu pelnīt, un 2 teica, es gribu biznesu, bet es neko vairāk nezinu. Un apmēram tā, esi feja, dod man burvju nūjiņu, nu, lai mēs zinām visi, kā tas ir, lai mēs būtu bagāti un veiksmīgi, ja? Un apmēram no tāda aspekta. Ja? Tā kā mums sanāca tiešām kaut kā no tā visa klāsta, sanāca arī kaut kāds rezultāts, kas patiesībā esot rezultāts vispār no tā visa, ko mēs varam statistiski saprast, vai ne? Nu, lūk, un tie punkti, kam es esmu gājis cauri un saliku tādā apkopojumā, patiesībā pirmkārt sniedzu informāciju, kur es pati stāstu savas kļūdas. Man tās ir bijušas daudz uzņēmējdarbībā, lai neteikt vairāk, kad viņas ir ļoti daudz bijušas, vairāk kļūdas nekā veiksmes. Un tad attiecīgi no tās savas prizmas es jau novērtēju, tad, vai tas cilvēks jau ir gatavs vispār uzsākt kaut ko, zinot to, ka tās kļūdas var būt smagas un gan tas laika, gan resursu patēriņš var būt milzīgs īstenībā. Un tad tas pirmais novērtējums, tā, kā es parasti saku, tā pirmā saruna notiek, ja tā es varu teikt, ne teorētiski pareizi, bet praktiski ievadot viņu tajā skarbajā realitātē, un vai viņš ir gatavs tam, respektīvi. Jo parasti jau uztaisīšu, palaidīšu, un tad es braukšu atpūsties atvaļinājumā, vai ne? Un man viss strādās un nauda kontā nāks, vai ne? Tā doma parasti, ja? Man viens gadījums gan es izstāstīšu, kad mēs veidojām tālāk jau nākamo to komunikāciju, to ticības stāstu. Tad otrā reizē atbrauciens, puisis nebija no šīs augstskolas atbrauc, un es skatos, viņš jau piebrauc, un tas nebija šajā augstskolā. Un tagad dienāk mēs sākam runāt, bet viņš atbrauc, man tajā laikā baigi patikās, tiešām ar to pēdējo BMW džipu. Un tā kā ir gadījies, kad es arī kā investors esmu bijusi šad un tās pērles atbalstījusi, ja ir ko atbalstīt, ja. Un es tagad tajā sarunā, kad es tā kā saprotu, ka tomēr jā, tās spējas ir, un ne tikai tas džips ir, bet viss tā kompetence jau ir, patiesībā viss var uzsākt un izdarīt. Bet tad viņš saka, jā, man jāskrien mājās, man tur jātīra basēns, man tur berģos tā. Bet principā mēs runājām par uzsākšanu, ražotnes atvēršanu, un tā beigas bija tādas, ka jā, viss kārtībā, viss viņš saka, jā, bet man tos 82,000 vajadzētu, un tad jūs jau arī kā mentors varētu to iedot. Un tajā mirklī es saku, tā mašīna uz līzingu un tā māja uz kredīta. Viņš saka, nē. Es saku, tad, kad tu atbrauksi man sabiedrisko transportu un teiksi, tā māja ieķīlāta, bet tev ir baigi krutā ideja, es saku, tad runājam tālāk. Viņš tā nesaprat, viņš saka, kāpēc? Es saku, kāpēc, lai es ar savu naudu riskētu? Viņš saka, jā, bet es jau ar savu arī negribu riskēt. Un man bija tāda ritīgi viena epizode. Starp citu,
partnerībā pilnīgi cits bizness šobrīd šim cilvēkam, es par to priecājos, bet mašīna ir ļoti, ļoti veca šobrīd jau. Tas BMW vairs nav, tas acīm redzot jau ir pārdots. Ja? Es uz to skatoties sapratu, tur jau realitāte ir iestājusies, ja, tajā uzņēmējdarbības jomā. Bet, to es vienmēr atceros, kāpēc es ar savu naudu riskētu, kā investors, taču var iedot naudu, un kā mentors vēl. Ja? Lūk, un tas nākamais, tas solis par to resursu nodrošināšanu, jo noteikti, kas strādā pie mentoriem, jūs jau salīdzinoši ātri saprotat, vai būs tur tā pērle vai nē. Vai tur jāpaviras bišķis kaut kurien citurien, vai ir atšķirīga pieeja, vai tas produkts, vai tur būs nauda vai nebūs, kas par to maksās. Un tas, kad tam jaunu uzņēmējam spīd acis par to savu produktu, ir kolosāli, bet mēs jau parasti uzreiz uz to reālo. Ja? Un tad, protams, sāk, kur dabūsi naudu, kādi tie resursi. Gluži es nedošu, ja? Ja nedošu, ja tu brauc pie manis ar pēdējo mašīnu. Un kā viņš piekļūst tam. Ja? Un, protams, ka tagad jau ir dažādi šie avoti, un mēs paši to zinām, mēs dodam programmas, mēs dodam Altums vēl tagad vairāk attīstīsies, un mums te jau visādi valstī plāni kopumā ar šo jaunu uzņēmumu dibināšanu, tas skaidrs. Bet katrā ziņā mēs arī zinām, ka pietiekami daudz Latvijā ir arī biznesa eņģeļi un to pieejas un investīcijas un tā tālāk, tikai jānotic vai jāievirza tajā atbilstošā produktā, pakalpojumā. Es noteikti to jau varbūt ne gluži pirmā reizē, kad es jau sabaidu parasti, bet kādā trešā reizē gan, jo mums arī plāns vienmēr ir ar mentoriem jau sastādīts, kur kas un līdz kuram kas ir jāizdara. Ir, kas ievēro plānus, mēs, kā zinām, arī studenti, ja mums to dara, ir, kas, protams, to neievēro, vai ne? Un tad mēs kādreiz pat aizmirstam par viņiem, un tad viņi pēkšņi ir, un tad viņi kaut kur izdarījuši, un tad tu esi jau aizmirsis par to ideju. Katrā ziņā man ir tāda uzņēmējdarbības biblioteka elektroniskā, kurā ir gan tiešām visas Harvard Business Review grāmatas no 82. gada, gan arī mūsdienu dažādi pētījumi par tirgiem, par eksportiem tā tālāk. Es to bagāžu kādā trešā reizē iedodu, un man šķiet, ka tā ir lielākā pievienotā vērtība. Bet tas, kad iedod, viņš noliek uz tā desktopa, tā ir viena lieta, bet ir jāatver tas fails vaļā. Un tad mēs vienojamies tomēr, ka mēs tomēr paskatīsim tos virzienus, kas ir tieši konkrētai idejai nepieciešami, un arī jau ieskatīsimies, kas ir biznesa plāns, jo tas ir tas resursu stāsts, tā ir banka, tās ir veidlapas, tie ir projekti un tā tālāk. Un tad, pēc tam jau es tos āķīgos jautājumus uzdodu, lai es redzu, vai viņš vispār ir ieskaties. Un vismaz tā nosaukums apmēram saprot, uz kuru pusi virzīties. Atbalsts ir ļoti svarīgs, un atbalsts šajā mirklī, kad ir tik tālu apmēram tikts pa soļiem, tad iestājās tā melnā tumsa un tas tunelis bez gaismas, un tad parasti tas etaps ir tāds, es tagad vairs neko nesaprotu, man nekas nesanāk, naudas man nav, man tur viss ir slikti. Excelī ieliku, viss izskatās Excelī tā, bet jūs man sakat, ka tā nauda pazudīs, kur tad es viņu dabūšu, respektīvi viss slikti. Un ko man tagad? Es laikam neko nedarīšu. Jo sapratis ir, ka baigi daudz ir jāanalizē, jādomā, jāpaskatās, jāraksta. Uz papīra uzlikt ir sarežģītāk nekā izrunāt, vai ne? Un tas ir tas, kas esam arī bieži vienojušies, ka ir situācijas, kurās tai WhatsAppā var arī rakstīt 12 vai 1 naktī. Un man bija viena tāda situācija, kāpēc es to atļāvu, tāpēc, kad cilvēks tiešām savas nezināšanas un jaunības un bez pieredzes, gan īstais 1 naktī noslēdza vienās sarunās to partnerības līgumu, kas patiesībā nozīmē, ka tas otrs partners man intuitīvs tā šķita, ka tur ir patenta variants un tur ir skaidrs, ka savāks to ideju patiesībā, ja, un ka tur tā pārvaldība ir cita. Ja. Lūk, un tāpēc tāds ieteikums uzmanīties tomēr arī no šāda.
Tad tiešām šis ir vēl viens tāds ļoti svarīgs aspekts, kur, lai tur ar līdzīgu, un tomēr arī tas tīklošanās tās un iespējams ir apvienošanās vai kaut kāda sadarbība, sevišķi tad, kad tai kontā tā nauda nav, tad noteikti mēs ejam uz dažādām, tāpat uz Latvijas Tirzniecības rūpniecības kameru, tāpat uz Latvijas darbadevēju konfederāciju, uz asociācijām, dažādām nozaru, un tad mēģinam integrēt, vai tas mentorēji, mēs mēģinām integrēt to savu ideju. Tas ir lielākoties iznācis ar pilnīgi visiem, ar kuriem mēs esam uzsākuši, jo tā interesi jau par to, ko tas cits dara, manuprāt, ir visiem, un tu nejūties vismaz viens tajā visā. Vēl viena būtiska lieta, ko es gan nepārtraukti saku, ne tikai jau uz noslēdzošo posmu, kad tas mentorēji mēs jau tā kā viņu var palaist dzīvē un no tās ligzdas laukā, kā saka, izmest. Tad, protams, kad vēl ir tas motivācijas stāsts uz risku, uzņēmējdarbība ir risks, un to es pat teiktu, ka no tiem 42 varbūt saprata viens, kad ir jāriskē, ja? Kad tas nav tāds pastaigājos, paskatījos, cik skaistas debesis un tālāk turpinu, ka tas ir risks, un tas ir risks izkāpt tiešām pašam no tās savas komforta zonas un padomāt ārpus rāmjiem. Kaut vai būt koncentrācijā uz to savu ideju un fokusēties uz tām lietām, kas ir jāizdara. Un tas ir salīdzinoši grūti Z paudzei, kas tomēr tas fokus uz to mērķi, ko esam mēs nosprauduši īsti. Un tad mēs ņemam coach metodus, un tad var ar to savu potenciālu vēl tur jāmēģina atrast un izvilkt ārā. Protams, ka, ja neesam nobijušies viens no otra, kā mentorē mēs tā mentors, tad mēs veidojam biznesa plānu. Vienmēr tas Excels nodara. Es arī izmantoju Pivotu, kur mēs dažādas rīks arī Access, kur liekam dažādas filtrus iekšā un spēlējamies ar cipariem. Jo es uzreiz pasaku, ja cilvēks nav gatavs spēlēties ar cipariem, tad es nevaru palīdzēt. Jo kā tu tos dividendus saskaitīsi te savā maciņā, ja? Tā kā tas vispār tad nē, ir forši radošam būt, bet, ja mēs runājam par uzņēmējdarbību, jātiek jau uz priekšu. Ja? Līdz ar to, jā, tas ir viens no tādiem maniem jau nosacījumiem sākumā, un es uzskatu, ka tas ir arī pareizi, kad ir jāpierod pie daudz dažādiem cipariem, statistikas, nozaru cipariem, apstrādāt informāciju, kas ir prognozēt, tomēr ar to ekonometriju nodarboties un nedaudz šīs lietas tomēr paskatīties, kāda ir korelācija starp tām. Un tas, kas to nav gatavs darīt, ir, protams, piemēri, kam iznāk. Un es te varētu saukt tos uzņēmējus, ko jūs zināt, kam iznāk tas bez Excel ieskatīšanās. Tas ir salīdzinoši reti, un tam ir jābūt atkal tādam harizmātiskam līderim un pamatojumam, lai tu varētu ap sevi tad uzreiz jau sapulcināt tos, kas to plānu var uztaisīt atbilstošu. Un tas nav tikai plāns uz papīra. Par to atgriezenisko saiti es varu teikt, es esmu vairāk kā tieši godīgi un konstruktīvi nepārtraukti. Un es šo atgriezenisko saiti patiesībā varbūt pat pa daudzas brīžiem sniedzies no savas prizmas skatos, bet es uzskatu, ka tomēr tam uzņēmējam jaunam ir jāpārliecinās, vai viņš tomēr ir gatavs to darīt un kādā veidā to darīt. Mēs runājam daudz par to ilgtspēju, un manā uztverē, uzsākot uzņēmējdarbību, ilgtspēja ir jādomā par to produktu, kā tas izskatīsies pēc 10-15 gadiem. Nevis šodien, bet mēs jau domājam par nākotnes studentu, par nākotnes kefīra pakā, par somu, mugursomu, pirmākas klases skolniekam, kāds tas būs pēc 10-15 gadiem šis produkts. Un ja to vīziju un tas vizionisms tam cilvēkam jau piemīt uzreiz, tas ir super, tas ir kolosāli, bet ļoti bieži tas ir jātīst un jāsaka, padomā par to, vizualizē to, un tad jau tas process arī vienkāršāk aiziet. Bet katrā ziņā to nesaku es, to ir pierādījuši gan pētījumi, gan prakse, ka tie, kas ir vizionisti un redz nākotni,
daudz gadus tālāk, neskatoties uz krīzi vai uz kādām lietām, kas notiek ārējā vidē, jo krīzes vienmēr pāries, bet mums ir jāstrādā tālāk, tie arī kaut ko sasniedz vairāk, un tā ilgtspēja tur jau slēpjās. Ja? Protams, ka vēl viena būtiska nianse, manuprāt, ir tas, ka dibinot vai to jaunu uzņēmumu, jaunu uzņēmējdarbības, pat varētu teikt, uzsākot, šķietami mēs gribam pārdot visu par zemāku cenu nekā pārējiem, un lai tikai iespiestos tirgu. Un tā ir, man ir bijis tāpēc arī ar vienu mentorējumu tiešām slikta atgriezeniskā saite no šī, jo mēs pat izdarīja cilvēks tā, ka pat tajā tirgu ielika šo preci tiešām par pašizmaksu, saprata, ka nevar ilgi vilkt, 3 darbos vēl jāstrādā, jo tas ir hobijs darbs, vai ne? Tas arī parasti vēl ir tāds tendence, ja? Es gribu uzņēmējdarbību, bet es viņu uzturu un vēl strādāju, vēl tur visu kaut kur, ja? Un tad attiecīgi dabūja pat rebrandingot, jo pacēla cenu, un ko sabiedrība teica, tas ir zaglis, jauns uzņēmējs grib nopelnīt, bija visu laiku labi, tagad pēkšņi ir cena augšā un tā tālāk, un dabūja visu tur sākt no nulles. Šobrīd arī partnerībā ir eksportā, bet tas jau ir atšķirīgi. Tā kļūda sākumā ir pieļauta uz to ilgtspēju. Jā, un tad attiecīgi es neko citu arī šobrīd nevaru vairāk kā tad. Man šeit tas galvenais vispār uzsvers ir jau mēs paši kā mentori, kuri ar savu viedumu mēs varam palīdzēt virzieties tālāk uz priekšu. Tā kā, manuprāt, vēl ir tādas būtiskas lietas, kādā veidā mēs ar šo mentorējumu komunicējam, runājam, cik mēs esam atvērti paši un cik mums tā sadarbība uz to ticību izveidojās līdz beigām. Nē, es tagad atcerējos, nav 2,5, ir tomēr 4, jums būs taisnība, balva vajag. Tāpēc, kad es atcerējos 4. es taču atdevu savu uzņēmumu atdevu 2 jauniešiem studentiem tajā laikā. Tad ir 4, jā. Lūk, un tad attiecīgi, jā, tas, tā unikalitāte, kuru mēs mēģinam visi atrast, gan caur to mentorējumu, gan caur to produktu pakalpojumu, tas ir tas, kas mums visiem ir jāatrod. Jā, tā ir tāda vēl viena būtiska lieta, jā, kas uzsvēr to unikalitāti, bet arī atrast viņu. Tā jau ir tā. Un, mēs ļoti bieži, varbūt pārāk bieži esam skeptiskāki nekā patiesībā varbūt ir, jo mums tā pieredze liek nepārtraukti to apšaubīt arī pašiem. Bet es ieliku arī te galvenos iemeslus, kāpēc jaunietis vēlas būt uzņēmējs. Tas ir 2023. gada pētījums, ka brīvība izvēlēties savu darbu laiku un vietu. Un es parasti saku, tas ir kolosāli. 24/7 tev tas būs dzīves stils. Ja? Neko varēs neizvēlēties, un darba laiks tiešām arī nebūs. Neatkarība būt pašam sev priekšniekam. Jā, un tā 41% atbildēs. Protams, ka tas ir tāds vēl viens aspekts, ko es arī esmu teikusi daudzās auditorijās, ja jūs esat nepārtraukti neapmierināti un gadiem neapmierināti ar savu vadītāju, tad neko jādara pašam un jāparāda piemērs, kā vajag to darīt. Ja? Kādi mērķi jauniešiem ir uzsākot savu uzņēmējdarbību svarīgākie, sekot savām interesēm un aicinājumam un izveidot pašam savu darba vietu, kļūt turīgam. Redziet, tas sasaucās, ko es tikko runāju arī no savas pieredzes. Jā, un tas sapnis ļoti bieži apstājās pie tā, ka es gribu skaistu biroju Vecrīgas centrā un tagad es būšu uzņēmējs skaistā krēslā sēdēšu un būs tāda Vecrīgas vide apkārt. Un tad ir bijis tā, ka saku, nevajag tev, jo tāpat klienta vēl nav, nevajag tev šobrīd to biroju. Un paņem, un tā pirmie 3 mēneši, kas ir noslēgta līgums, ir tādi tūkstošos mīnusos iebraukts, un tad atkal ir arī demotivācijas stāstam, ja? Bet gribas pašam savu. Bet tas, saskana ar to, ko tas jaunietis arī, protams, vēlas. Tas tā īstumā no manas pieredzes tie soļi, kas ir bijuši veiksmīgāk, varbūt mazāk veiksmīgi, bet kādu es to
to rāmi šobrīd strādājot, esmu atradusi tādu vispiemērotāko un visbeidzot tādu varbūt skarbāku pieeju, bet tie, kas tiešām vēlas sasniegt to savu mērķi un ir dažādi šie nosacījumi un arī dažādi iemesli, kāpēc, tad es vēl jo vairāk lieku kādreiz uzrakstīt nekrologu un tad kāpies atpakaļ un skaties, ko tu vēlies izdarīt tai dzīvē, lai tu beigās būtu tāds, kādu tu sevi redzi. Tas ir tas īsumā no manas puses.